9 no rīta. Varētu arī mierīgi gulēt mājās, tomēr izlaša pārtraukums, kāpēc tomēr jābūt uz ledus. Prasās varbūt gribētu tā teikt, jo tagad nedēļa bija pauze iedot. Īpaši pārtraukumā atbraucam Latviju, patrenējamies izlases kopā. Šodien tā kā brīva diena bija, bet es domāju labāk no rīta ātrāk notrenēties, kamēr bērns guļ mājās un tās vēl mājās apbraukšu ar brokastīm, viss būs kārtībā, tā kā nebūtu aizbraucis mazliet. Man jau par šiem gadiem ir attīstījušies tādas tā kā rutīnas, kā es, piemēram, uz treniņu izēju uz ledus, iesildos, kur paslidojums, slidojums, vingrinājums, kur ripa, kad rokas iesildu. Es arī kaut vai šādā treniņā no rīta, kurš atnāca pie bijušā savu treneru bērnības paslidot vienkārši, bet man ir katrs savs, piemēram, stāvu rindā, gaidu uzdevumu, kad varēšu startēt uzdevumā, es vienmēr ripu mani blakām, es viņu padriblēju, pakustinu. Nērtās pozīcijās padriblēju ripu vai slidojumu, es izēju cauri galvā un ar rokām, kā es kaut ko darīšu katrā situācijā. Tās mazās detaļas, kur tu vari treniņā atrast, pie kā piestrādāt, ir vienmēr. Tev tikai tās jāatrod. Braucam pie vecmāmiņas vectētiņa. Paliksim pa nakti šodien pie vecmāmiņas un vectētiņa kaķīti. Kaķītis tur būs, jā? Jo vecāki grib ap mazmeitiņu padzīvoties un vecāki ies uz teātri. Jā. Un tur vēl blakus kaimiņos dzīvo mana vecmāmiņa, tas ir Grētas vecmāmiņa. Tā kā visa ģimene grib satikt Grētu un pavadīt laiku, jo laiks ar ģimeni ir svarīgs. Jā. Un tā, mēs gatavi. Nedēļa ir tik saspringta, kā nekad. Mēs atbraucam, viss ir saplānots, visiem, ko bērnam vajag redzēt, ko satikt un pie ārstiem aiziet vai nu. Un viss ir tāds tā kā pa stundām salikts un brīvu laiku nav. Bet gribētos jau to jauno Rīgas teātri aiziet arī kādreiz. Jā, bet grūti ar viņām tām biļetēm. Kad sanāk būt Latvijā, te jau tas teātris vairs nav. Vasaras sezona. Vispār ziemas periodā nebija. Un tam mums patīk arī iet uz... Uz ko mums patīk iet? Uz humoršoviem. Ar brāli, kad pēdējo reizi kopā slidojuši, uzspēlējuši? Slidojām kopā, pirms es braucu prom uz sezonu. Mēs katru nedēļu ir tā kā ģimenes pasākums. Es, tēvs un brālis ceturtdienās Mārupsalē ejam slidot vakarā pie amatieriem. Un tā kā tur grib vai negrib, bet tev jāiet ir vienmēr. Un tad mēs tā kā katru nedēļu slidojam vienmēr vasarā kopā. Un tad arī pēdējo reizi slidojām, bet satikām jau šonadēļ satika, pirms viņš aizbrauc uz Norvēģiju. Tā kā kontakts ir, kontaktu uzturam. No Šiltkožas tur ir viss intīgākais tajā pusē. Sprūks, beidz, viņš jau tur... Vai viņš tev ir kaut ko, vai tur ir iemests, tu cik vienu, divus? Divus, labi, tev jau, man liekas, upīts vairāk salādēja. Ģimenē esam 2 brāļi. Zini kā, mēs jau tur no sākuma visu kaut ko izmēģinājām. Gan baseinus, gan aikido, gan karate, vēl kaut kur futbols bija pa starpai. Bet kaut kā mēs uz to hokeju aizvilkāmies. Tā arī sākās. Viens treniņš, otrs treniņš, un tad mēs jau tā kā kopā gājām visur un piedalījāmies un startējām. Ir tā bieži, kad jā, Freibergs, visi zina, kas ir Ralfs Freibergs. Renārs Freibergs, zina, tā kā retais kurš, bet es pats personīgi to tā kā neesmu uzsvērs tā negatīvi, tieši otrādāk. Es ar to lepojos, ka man ir tāds brālis, jo es esmu redzējis
kā viņš strādā, kā viņš iet visam cauri, un lai tiktu pie tā, kur viņš ir tagad, un lai arī kāds viņu zinātu. Kā daudz saka, es esmu pārāk pozitīvs, varbūt draudzīgs dažreiz lielākā daļa ar cilvēkiem, ko es pat nepazīstu, bet, piemēram, mēs šogad atbraucam uz Latviju, un mēs jau pamanījām, piemēram, Čehijā, kaut vai tur dzīvo mājas kompleksā, tev jebkurš pateiks labdien, labvakar, nepazīst, pazīst, vai ej pa ielu, kur mēs dzīvojam, pateiks labdien vai labvakar un tā. Bet Latvijā mēs, piemēram, ja es nesaku labdien vai labvakar, tad reti kurais pasaka to. Varbūt to arī vecāki ir iemācījuši un paši esmu mācījušies dzīvē. Jā. Hokeja skolā Rīgā es esmu komandas menedžers. Man jāatbild būtībā par visu to daļu, to, ko iespējams parastais skatītājs neredz. Sākot jau ar papīriem, beidzot jau ar visu nodrošinājumu spēles laikā. Tā kā jāpārauga, lai viss būtu kārtībā un treneriem būtu pēc iespējas kaut kādi mazāki, liekāki darbi, lai viņi varētu pildīt to savu avējo pamatu uzdevumu, trenēt komandu, vadīt komandu un atbildēt par spēles rezultātu. Un tad es atbildu pilnībā pa visu pa pārējo. Mēs jau gribējām, lai Renārs būtu dakteris, ārsts kādreiz. Bet aizgāju uz sporta akadēmiju, uz fizioterapeitiem, ko mēs arī ļoti gribējām. Bet atkal mūsu vainas dēļ Renārs papildus gribēja naudiņu, un tad sāka trenēt bērnus. Sāka trenēt bērnus, viss tas pārvērtās naudas pelnīšanā. Jā, bet Renārs ir pilnīgi savādāks nekā Rauls. Viņš tiešām māca organizēt, viņš tāds nedaudz pedantisks, Ne nedaudz, bet pedantisks. Darbā viņš aiziet no rīta 7 aizbrauc un mājās pārrodās 9. Tāpēc Renāram īsti ģimenes nemaz nav, jo meitenes nevienas negrib. Bet tā nav. Ejam iekšā. Vecāku veikals. Jaunmārpē. Labākais. Parādīšu, kā tēvs izdomāja krāt visas manas ārzemes spēlēšanā krekls. Un te augšā pakanāt visi krekli, kuriem es ārzemēs spēlējis. Plus vēl brālis, kuru Ķīnā trenēja, vai nevis trenēja, bet menedžēja komandu. Un jā, te var redzēt, ka cilvēki ienāk iekšā, redz, kādās var apstīties, kādās komandās es spēlējis, kā arī Nūja ir no pasaules čempionāta, tā Nūja, ko Dānijā aiz vārtiem ripu apsārnāja un neiegāja iekšā, spēlē pret Dāniju. Tā ir pāris krekli. Jā, tev bijuši dažādi karjeras posmi, kā jau minēja, gan Amerika, gan Rīgas Namo. Tagad izlēma kaut ko pamainīt Čehija. Kurā posmā tu esi? Es domāju, es vēl esmu tiecienā uz augšu. Varbūt, protams, gribētos tādu NHL, bet varbūt ne tur. Bet visādi var zāģis salikties, ticiet man. Bet KHL tikt atpakaļ. Varbūt kaut kādā augstākā klubā. Kaut kur, bet arī es neslēdzu iespējas arī citur uzspēlēt. Bet tur, kur es atrodos tagad, es esmu ļoti apmierināts. Bet es esmu tādā vecuma posmā, kur es varu progresēt. Varbūt stabilāks, varbūt spēcīgāks vai tāds stabilāks aizsargs, un es varētu spēlēt kaut kur pat augstāk. Bet to man vēl pašam jāpierāda, un to man gribētos vēl kaut kur, varbūt augstāk posmiņu uzspēlēt dzīvē, bet Čehija ir ļoti labs līmenis, un tur arī var spēlēt līdz mūža galam, ja veselība atļaus, bet visādi var gadīties.
kad bija mazāks, tad līdz pat 18 gadiem pa vasarām strādāju šeit pie vecākiem veikalā. Un, ja gribējās kabatas naudu, citu variantu nebija. Un tad palīdzēju izlikt preci, piestrādāju un gan izlikt preci, gan skatīties, lai nezog. Tas bija mans galvenais uzdevums. Un tā katru vakaru, katru piekdienu, sestdienu, svētdienu vajadzēja te strādoties. Un tas arī deva man mazu kabatas naudu kabatā. Laikam tie rīti. Bērniem visgrūtākais. Un mums 5 jāceļās, 6 jāizbrauc, lai 7 tiktu 55. Jo tajā laikā jau halas bija ļoti maz. Un vēl uz Ogri vienu brīdi vedām. Un mētājāmies pa visu Pārdaugavu otras pusi. Kam sapņi nav? Visiem ir bijuši sapņi. Mums bija tā, ka mēs vedām abas divas uz hokeju. Un nesaukšu vārdā treneris, bet prasījām padomu, ko tālāk darīt. Viņš tā kā pateica, ka Renārs nebūs hokejs, bet ar Ralfu mēs vēl varam strādāt, no viņa vēl kaut kas var sanākt. Ja būdams jaunāks, es domāju un saskatīju sevi kā treneri, bet šobrīd tas ir tikai tā kā menedžera loma, jo viens ir, kas man ļoti patīk, darboties ar bērniem, trenēt, viņus tur motivēt, iedvesmot, kaut kādu piemēru rādīt, bet tas ir tā, ka trenēšanā es sev redzu šeit, menedžēšanā es sevi redzu augstāk. Un līdz ar to es ja jāizvēlās vidējs mērķis vai augstāks mērķis, tad tas ir, protams, kad augstākais mērķis, ko es gribu darīt. Tā kā mēs ar brāli nedzīvojam vairs, tad vecāki izmantoja dzīvokli un uztaisīja vienu manējo istabu, kur es te dzīvoju, tā kā mūsu piemiņas istaba ar brāli suvenīrus. Gan hokejs, gan no dzīves, tad ir visādas medaļas saliktas skaistākajā apā pasaulē, kuras nekad ārā nevarēs. Tāda krāsa. Bija tāds laiks, etaps. Tad arī te ir ripas, kas ir pirmie laikam iemesti visu kaut kur U20. Un bija visādi laiki, tā kā man brāļi stūrīši. Un redzēt, kāds viņš bija cilvēks, kas kā sportists, tur man viss sports saistīts ir. Tad mēs redzam visu kaut kādas kolas, ķēdes, saules, brilles. Bija arī laika, kad viņš šādi izskatījās, ka vajadzēja skolā fotografēties, viņš saulinēs. Gan jau, ka būs ļoti dusmīgi skatoties šitādas video, ka viņi parādīja šitā bildi ir, bet tas, lai zinātu, kā viņš kādreiz bija modes sekotājs. Nezinu, vai es neko nenožēloju. Neko. Katram ir savs liktenis, kas viņam patīk, un to es neko nenožēloju. Tā Dievs bija devis to, un to arī viņi pieņēma. Māte vienmēr gribējusi, lai dēliem būtu augstākās izglītības. Tāpēc jau arī Ralfs studēja Amerikā 2 gadus, iestājās šeit Sporta akadēmijā pusgadu. Māte grib, lai dēliem būtu augstākās izglītības. Es ceru, ka tās arī būs kādreiz. Cikos jums ir lidmašīna? 4. Tas ir 4. 4 jābūt. Kad vēl būsim pakaļ? Jā, te es aizvedu, izlaižu un braucu prom. Un tā martā esam pie jums ir. Un Renārs tieši, man liekas, ielidot. Domā, vajadzēja šodien braukt? Ar ratiem visām mantām. Apbraukšu atpakaļ. Nesalu. Sabraukšu šodien atpakaļ. Un kad mēs jaunogadu svinēsim? Kad mēs jaunogadu svinēsim? Cik gadus mēs neesam kopā svinējuši jaunogadu? Amerika tad bija. Pagājušo gadu arī Renārs Ķīnā. 6 gadi bija Amerika. Tu Čehijā. Un mēs 2 vientulīši mājās ar kaķīti kopā.
ja vecāki izvēlās šo sporta veidu tikai ar tādu mērķi, NHL vai tur to naudu pelnīs, tad man liekas, ka labāk ir iet mācīties katru dienu papildus kādas valodas vai mūzikas instrumentu vai ko, jo nekas jau nav prognozējams. Mūsu ģimenes piemērs bija tā, ka no mums jau līdz kaut kādam zināmam vecumam, kas bija 17 vai 18 gadi, mums tas bija priekš veselības. Mēs gājām, tāpēc, ka mums patika. Mūsu vecāki darīja visu, lai mums to nodrošinātu. Mums nebija tā, ka tev tur jāiet, jādara, jāstrādā, lai tu pēc tam mums tur pelnītu naudu un to visu ieguldīto naudu ieliktu. Es uzskatu, ka ja tas ir tāds pašmērķis, ticēt, ka tur tiešām kaut kas būs, tad es tādu ideoloģiju tā kā neatbalstu. Tas nav pareizi, jo primārais jau tā ir veselība, otrs ir prieks, ko sniedz tas. Un tā kā es arī bērniem saku un vecākiem, ja nebūs profesionāls hokejs, tad būs labs cilvēks. Jo disciplīna, viss, ko tu iegūsi tajā hokejā, tev noder gan dzīvē, un tas ir tikai papildus bonus. Mums ar brāli sanāk tā, kad viņš ir Latvijā, mēs noteikti satiekamies, var pateikt, pagājušo nedēļu viņš ielidoja pirmdien. Mēs satikāmies pašā vakarā, kad es beidzu darboties ar U18 izlasu stundu. Otrdien arī uz stundu, un tad pēc tam ir tā. Mēs kopā esam vasarā, kad mēs tur varam pavadīt laiku kopā, pārsportojot un tā, bet mēs ar brāli ļoti labu kontaktu uzturam un katru dienu sazvanamies un tā. Interesējamies viens par otru un atbalstam. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.